Seju pa ielā pārsvarā jūtu vienu un to pašu skolā. Gandrīz tas pats ir ļoti daudz cilvēku, vairāk kļūt par pelēku mākoņu, kas tic skaidām, kuru elpojot es jūtos sliktāk un sliktāk. Kamēr vien es vēl seku austīm, neizolēju sen no pasaules un nekoncentrējos uz savām ciešanām. Vai tos septembris, kad bija interesants, neatceros, ar kuru datumu sākās. Es ieju klasē, protams, neviens nav pazīstams, apsēžos tukšā vietā un cenšos analizēt jaunas klases dienas. Es vienkārši augļu tādi paši kā iepriekšējie. Spēju just visus izņemot pētīs, tas man interesē, tad es paču karēju un nenormāli garš un garlaicīgs tās, bet protams. If a nightmare crawls into the dull house, it's bound to scare someone. Sanāca viņu bišķi nopienēt, un tad, kad es redzēju klājās un nesaprašu no viņas acīs, pretīs kāds, bet mani sapratu, kā viņas emocija strādā. Viņa emocija lielajā čurpā, bet ir bijuši cilvēki ar apbrīnojami skristam emocijām. Nes Rebeka, Nikola, Ahmad un Patricija, dalījās, no kuras klases viņa ir. Bet, protams, cilvēki nav spējīgi tikt pāri stereotipam, ka ja pusis runā meiteni, tad viņam ir krašs uz viņu. Esmu iemācījies, ka nav jēgas no tāda kraša. Ja visiem ir vienā par tevi, un man tas ir kā slēdzis galvā izslēgt, protams, es vairs neredzu jēgu, ja tas viss rezultēsies sāpēs un ciešanā. Šajās dienās cenšos tas not uz minimumu. Spēju just visus izņemot pētīs, tas man interesē, tad es paču karēju nenormāli garš un garlaicīgs tās, bet protams. If a nightmare crawls into the dull house, it's bound to scare someone. Ja visiem ir vienalga par tevi, un man tas ir kā slēdzis galvā izslēgts, protams, es vāk neredzu jēgu, ja tas viss rezultēsies sāpēs un ciešanās. Šajās dienās cenšos tas maukt uz minimumu. Ja bet ir bijuši ja visiem ir vienalga par tevi, un man tas ir kā slēdzis galvā izslēgts, protams. Spēju just visus izņemot pētīs, tas man interesē, tad es paču karēju nenormāli garš un garlaicīgs tās, bet protams. Nightmare crawls into the dull house, it's bound to scare someone. Sanāca viņu bišķi nobiedēt. Un tad, kad es redzēju bailes un nesaprašu no viņas acīs, bet tiks kāds atklāt, es sapratu, kā viņas emocijas strādā. Viņa ir emocija lielajā čupā, bet ir bijuši cilvēki ar apbrīnojam skaistām emocijām. Es Rebeka, Nikola, Amanda un Patricija. Nav ne jausmas, no kuras klases viņa ir. Bet, protams, cilvēki nav spējīgi tikt pāri stereotipam, ka ja puses runā meiteni, tad viņam ir krašs uz viņu. Esmu iemācījies, ka nav jēgas no tāda kraša. Ja visiem ir vienalga par tevi, un man tas ir kā slēdzis galvā izslēgts, protams, es vāk neredzu jēgu, ja tas viss rezultēsies sāpēs un ciešanās. Šajās dienās cenšos